atkal es uzstāšos ar vēl vienu diezgan nišas tēmatu. Tad, kad runājam par morālām tiesībām un ekonomisko adaptāciju, es gribu jums pastāstīt par tiesībām, integritātes tiesībām, un tas ir īpaši saistīts ar arhitektūras darbiem. Protams, no mūsu perspektīvas ir interesanti, kā to skata nacionālajās padomēs, tiesās, un tā bilde, ko es jums parādīju, Luvras bilde, tā ir kultūras debate, jo tad, kad tika plānots šo piramīdu instalēt Luvras centrā, tā nekādi negāja kopā ar Luvras pārējo arhitektūru. Līdz ar to tā nebija tāda juridiska cīņa, bet tāda uztveres cīņa. Un kas notiek, kad arhitekta vīzija neiet roku rokā ar vajadzībām, kas ir, lai uzlabotu esošo situāciju attiecīgajā ēkā. Mēs runāsim par Francijas, ASV, Latvijas piemēriem, nacionālo ieviešanu, kā arī runāsim par konfliktu starp integritāti un tiesībām uz integritāti un arī adaptēšanas tiesībām. Starptautiskie minimālie standarti ir Bernas konvencija, tas nav pārsteidzoši, it īpaši pants 6 bis, kur ir runa par morālajām tiesībām, un tur tiek runāts par divām morālām tiesībām, proti, ka autoram ir tiesības pieprasīt savas autortiesības par kaut kādu darbu, kā arī paternitātes tiesības, proti, ka tavs vārds tiek rakstīts zem darba, ka tas tiek izstādīts vai parādīts, un otrais tiesības izteikties pret darba izkūropļošanu vai pārveidošanu, kas ir pretrunā ar autora iecerēm, tādējādi ir negatīvi ietekmējoši viņa darbam. Un šeit šīs tiesības pastāv neatkarīgi no ekonomiskajām tiesībām, un tās pastāv pat tad, ja autors ir savas ekonomiskās tiesības nodevis kādam citam. Ko nozīmē morālās tiesības? Franciski tas ir droit moral, angliski tās ir morālās tiesības, un tā ideja ir tāda, ka neekonomiskās tiesības noliekot malā, tās ir cilvēka, autora garīgās tiesības uz savu darbu. Tātad labākais tulkojums varētu būt vācu tulkojums vai Latvijas tiesībām. Proti nevis morālās tiesības, bet personiskās tiesības. Tātad mēs runāsim par šīm personiskajām tiesībām. Integritāte, tiesības uz integritāti ir tātad objektīvas un relatīvi augsts slieksnis. Un tas ir jāskatās kopsakarā ar autora reputāciju un godu, bet kopumā Bernas konvencijas locekļi var nacionālajos tiesību aktos arī ieviest augstākus standartus nekā to, ko nosaka Bernas konvencija. Daži piemēri, un es izvēlējos Franciju, jo tā ir valsts, kas visvairāk ļauj, manuprāt, šīm morālajām personiskajām tiesībām izpausties. Savukārt ASV, kas ir gluži pretējs, otrais grāvis, kur šādas tiesības ļoti maz tiek ievērotas, un tad atkal atgriezīsimies pie Latvijas. L121 no īpašuma tiesībām Francijā, tās ir tās, kas nodrošina integritātes tiesības, un ne tikai, tur ir tiesība kaut ko sagaidīt no vārda, autorības un no viņa darbiem. Tātad šeit ir tās tiesības darbam tikt respektētam.
jeb cienītam. Un šeit ir vairāki raksturojoši lielumi zem šīs normas, un tas nav vienkārši tā brīvi sagrābstīts. Tiesības ir cieši saistīts ar attiecīgo cilvēku, tātad ir saistītas ar personu. Tā klasificē šīs morālās tiesības, kā personas tiesības, piemēram, uz vārdu, un tas arī norāda, ka tās nav ekonomiskās tiesības. Otrs aprakstošais ir, ka šīs personīgās tiesības nav noliedzamas, un tās, pieņemsim, nevar pārdot, un tās nav saistītas nekādā gadījumā ar ekonomiskajām tiesībām. Un tā ir neatņemama personības sastāvdaļa, un to nevar nekādā veidā laika gaitā pārtraktēt, tāpēc, ka jūsu personīgā vērtība laika gaitā nemainās. Tas cieši saistīts, un laika gaitā tas neko nezaudē savu vērtību, pat ja, piemēram, tu kā mākslinieks esi stagnējis pēc pirmo darbu radīšanas un vairs neko neradi. Tāpat mēs esam redzējuši, ka attiecībā uz šiem terminiem, proti tās ir morālās tiesības, un kā ar mūžību. Kā tad mūžīgums var tikt saistīts ar tavām kā autora tiesībām? Tur vairs netiek aizskartas, pieņemsim, kādas dzīva cilvēka jūtas, bet tas vairāk attiecās uz, piemēram, mākslinieka mantojuma saņēmējiem, ka viņiem nav tiešās tiesības, bet viņi kļūst par šo tiesību tā kā sargiem. Autora gars turpina dzīvot un tiek sargāts no viņa mantiniekiem. Atgriezīsimies pie Luvras bildes, jo šis nebija gadījums, kas nonāca tiesā. Jo mūžība liekas tāds liels vārds. Jā, šī tiesība ir mūžīga, ko nosaka arī Francijas IP likums, bet ir praktiski šķēršļi, proti ēkas, kas ir apkārt piramīdai, un tās rasēja virkne citu arhitektu. Un ja jūs vēlaties pēc 300 gadiem teikt, ka piramīdas būvēšana Luvras centrā kaut kādā veidā ietekmē negatīvi pārējo apkārt esošo ēku integritāti. Un tad būtu jāuzrunā visi mākslinieki, mākslinieku mantinieki, un tad viņiem visiem būtu vienbalsīgi jāiestājas pret to. Tā kā, ja to harta nosaka, ka tās tiesības ir mūžīgas, un tomēr tā tas nav. Francijas tiesa ir izstrādājusi ļoti smalku klasifikāciju, kas ir šī integritāte, un tur ir runa ne tikai par fiziskiem kropļojumiem, piemēram, pašā darbā. Piemēram, jūs pieliekat kaut ko klāt, kaut ko nogriežat nost, kas maina darba formu, bet arī, ja mainīts tiek darba konteksts vai darba vide vai vēstījums, un tas tiek franciski sauc par nemateriālajiem grozījumiem, tātad maina darba garu, darba nozīmi, pat ja tur nav fiziska nekāda darba kropļošana. Šis ir interesants gadījums, jeb lieta no 50. gadiem, 1950. gada par vienu filmu. Pati lieta bija no 80. gadiem, jo dažkārt ir rīcība, kas fiziski maina darbu, bet arī maina darba garīgo vēstījumu. Un šī ir filma, ko veidoja Džons Hastons, viens no
lielajiem filmu gigantiem, melnbalto filmu gigantiem. Šis stils, ko patiešām definē tādas ciniskas tēmas, kā arī baltā un melnā kontrasts, kas nav krāsu filma, kas ļauj īpaši izmantot ēnas. Tās nav tikai krāsainas dekorācijas, bet patiešām daļa no stāsta ir šis melnais un baltais. 80. gados ir jauns īpašnieks filmē, kurš vēlas filmu veidot krāsainu, un tur fiziski ir jānāk klajā ar modifikācijām katrā no kadriem. Savukārt Džona Hastona mantinieki Parīzes tiesā prasīja, ka te ir ne tikai materiāls pārveidojums, bet arī tādas nemateriālas pārveides, un to tiesa atzina, sakot, ka jā, melnbaltais bija noteicošais faktors šai filmai, tātad jaunais autors it kā izvaroja šīs filmas garu. Un, šī ir patiešām interesanta lieta. Tas ir tā kā visaptverošs piemērs, un tas parāda arī Bernes konvencijas visaptverošo vietu un garu, proti aizsardzības neatkarība, kā arī personīgā aizsardzība un nacionālā pieeja. Nacionālā pieeja tajā ziņā, ka šis bija Amerikas autors, kurš saņēma vienādas tiesības arī Parīzē, Francijā, un personiskā aizsardzība. Un šīs tiesības, izmantot savas personīgās tiesības, tiek piemērotas neatkarīgi no tā, no kurienes nāk attiecīgais autors, jo tajā laikā tāda jēdziena kā morālās tiesības ASV nebija. Un Džona Hustona mantinieki, protams, bija ļoti apmierināti, jo viņi saņēma tādu atbildi, kādu viņi vēlējās un kādu nevarēja sagaidīt noteikti no ASV. Un ASV gan to filmu atļāva, bet Francijā un visur citur bija aizliegta šī filma. Francijas tiesa, protams, varēja domāt par Amerikas tiesību aktu piemērošanu, bet to nosaka Bernes konvencija, ka tiek piemērota Francijas tiesību aktu. Tātad denaturalizācija te notiek konteksta, jeb satura izmaiņas vai prezentācijas in situ darbi, kas radīti īpašai vietai, lokācijai, kur šis konteksts ir darba daļa. Tad mērķa izmaiņas, piemēram, izmaiņas pašu būtību maina. Piemēram, kaut kāda māksla tiek izmantota kaut kādā multfilmā vai izsmejoši vai komercpasākumiem, kā arī nepilna reprezentācija. Tādējādi netiek nodrošināta visa darba integrēta, jeb integritāte. Tātad Francijas tiesību akti ir ļoti spēcīgi attiecībā uz šādu personisko tiesību aizstāvību. Kā ar pasīvu nolaidību? Un tad tas būs nākamais piemērs. Jūs varbūt esat bijuši Parīzē, un kopš 1986. gada Palais Royal centrā, iekšējā pagalmiņā, ir šis darbs, kas saucās Du Plateau, jeb burēna kolonas. Un tas ir tā sauktais in situ darbs, kas tika veidots tieši šai vietai 260
dažādu augstumu kolonas, un tās tiek izvietotas īpašā veidā visā pagalmā, un tās turpinās arī zem zemes, un tās ir izgaismotas, kā arī tur ir ūdens un gaismas elementi. Un viņa koncepts bija radīt tādu kā dialogu starp mūsdienu mākslu, lai arī jums patiktu vai nepatiktu šīs kolonas, un 17. gadsimta arhitektūru. Bet problēma ir tāda, ka 2000. gada sākumā tad bija nepieciešami remontdarbi. Gaismas un ūdens papildinājumi nedarbojās, un pašas kolonas arī bija pussabrukušas. Tas bija tikai kā ēna no sākotnējā. Mākslinieki teica, ka ļaut mākslas darbam degradēties bija pasīvā kropļošana, tātad neļaujot publikai uztvert un saredzēt šo darbu tādu, kā viņš bija iecerējis. Tādējādi viņa darba integritāte tika pārkāpta, un viņš draudēja ar tiesvedību. Proti Parīzes pilsēta ļāva mākslai degradēties. Un arī šī miedarbība starp moderno mākslu un apkārt esošajām ēkām bija izjaukta, bet bija spiediens no sabiedrības, un beigu galā Francijas valsts piekrita izmantot 5 miljonus eiro un pilnībā restaurēt šo mākslu sākotnējā stāvoklī. Ko mēs no tā varam mācīties? Vai tādējādi darba intelektuālā integritāte tiek iespaidota, tā pasīvi kropļojot un esot nolaidīgam. Tas ir Francija, tā ir Francija, kas to teica. Daudzi, protams, to varētu atbalstīt, bet daudzās valstīs, protams, tas arī tā nedarbotos. Un tad bija Francijas piemērs, un tagad ir pilnīgi pretējais ASV pragmatiskais modelis. 90. gadā bija 2 papildinājumi autortiesību likumam, vizuālās mākslas autortiesību likums, kas pirmoreiz federālā līmenī nosaka morālās tiesības vizuāliem māksliniekiem, bet ar ierobežojumiem, jo tas attiecās tikai uz gleznojumiem, iespiedu materiāliem, skulptūrām un ierobežotā apmērā. Mazāk kā 200, un cita veida mākslas darbi, arī arhitektūras darbi tur nebija iekļauti. Savukārt morālās tiesības varēja arī neievērot, jeb nodot citiem, jeb no tām atteikties. Ja tavs mākslas darbs bija kaut kādā ēkā, bija daļa no ēkas, tad jums ir nodrošināts modeālās tiesības, bet arī tur ir izņēmumi, kas saka, ja tu iepriekš jau zini, ka tavs darbs ietekmēs tava darba integritāti, un tu piekriti tomēr to tur instalēt, tad tu piekriti arī tam, kas šo darbu kaut kādā brīdī varētu, piemēram, nojaucot ēku, iznīcināt. Tas ir daudz ierobežotāks vai pat gluži pretējs Francijas pieejai. Ir ekonomiskās tiesības, kas tiek nodrošinātas arhitektiem, bet ne morālās tiesības ar vienu citu tiesību aktu. Un vai tas pilda Bernas konvencijas prasības? ASV saka, ka jā, tas nav pārsteidzoši. Viņi saka, ka esošie tiesību akti ir tādi kā pārklājošamies. Jā, viņi saka, nav tāda viena tiesību akta, kas nodrošina morālās tiesības māksliniekiem, bet mums tādas ir. Un mēs viņas saucam varbūt savādāk, bet tad kopā ar Vēra aktu, ja vizuālo mākslinieku likumu 1990. gadā, viņi saka, ka tiesības tiek nodrošinātas tieši tādas pašas kā Francijā vai kā Bernas konvencijā.
jo darbi, bet mēs varam runāt tā ir vai nav, tāpēc, ka ir iespēja atteikties no morālajām tiesībām, tikai ierobežots darbu daudzums, uz tiem tas attiecās, kā arī pasūtījuma darbi nav pakļauti šīm morālajām tiesībām. Nu, tā kā mēs varam teikt, ka, diemžēl, Bērnes konvencijas prasības nav ievērotas, bet kas ir skaidrs, ka ASV patiešām prioritizē īpašumtiesības un līgumtiesību brīvību. Eiropā savukārt tiek nodrošināta šī personiskā saikne starp autoru un darbu. Kāda tad situācija ir Latvijā? Nu, es neesmu līdz galam pārliecināts par savas prezentācijas pareizību, bet man palīdzēja mākslīgais intelekts. Tātad integritātes tiesības Latvijā ir vairāk tā kā uz franču pusi, ne uz ASV pusi. Ir dažādi papildinājumi, ir grozījumi, pārveidojumi, un tie nav ierobežoti tikai ar autora goda un cieņas aizskārumu, un tiek noteikts arī tāds, kā zināms, mūžīguma elements, pat tad, kad ekonomiskās tiesības vairs nav, vai arī tad, kad šīs tiesības pāriet mantojumā, mantiniekiem. Un pēc šī garā ievada, ar kuru palīdzību es gribēju parādīt jums atšķirības, kā Bērnes konvencijas morālās tiesības tiek ieviestas un katrā no valstīm, jo Latvijā, un ne tikai Latvijā, arī pārējās manis minētajās valstīs, Latvijas tiesība akti nodrošina arī ekonomiskās adaptācijas tiesības, proti tulkot darbu, pārveidot, dramatizēt vai arī kaut kā savādāk pārveidot darbu. Tās var arī, piemēram, nodot šīs tiesības ēkas attīstītājam par, pieņemsim, zināmu summu. Tā varētu būt problēma, jo, ja tiek nodrošināts integritātes tiesības, kas dod tev zināmas morālās tiesības aizliegt jebkādus pārveidojumus, bet tu esi piekritis pielāgošanās, jeb pielāgošanas klauzulai, jeb darba pielāgošanai, tā ir tāda tā kā dilēma. Un kā to atrisināt, tas gan ir atkarīgs no katra gadījuma atšķirīgi, bet ir virkne rīku, ko var izmantot tiesneši un ko viņi regulāri izmanto, piemēram, labticīga vai arī perspektīvā attiecībā uz tiesību pārkāpumiem. Tu skaties, vai kāds, kam jau ir samaksāts par ekonomiskām tiesībām par šo pārveidi, tagad sāk iedzīvināt, ja pieprasa morālās tiesības. Bet, tas, protams, ir jāskat katrā gadījumā atsevišķi. Ko vēl tiesas dara? Viņas cieši skatās uz darba mērķi, kā arī līgumu starp arhitektu un klientu. Civiltiesību tradīcijās tas nozīmē, vai bija eksplicīta piekrišana kaut kādām pārveidojumiem, modifikācijām, vai arī bija tāda eksplicīta atteikšanās no šīm tiesībām. Tas ir vispārējo tiesību valstīs. Es detalizēti tagad nevaru iet detaļās, bet jūs noteikti redzat virkni tendenču. Var salikt to kategorijās. Viena kategorija ir, kad ir nepieciešamas funkcionālas pielāgošanas. Pieņemsim, ēka ir jāpārveido, piemēram, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu tai piekļūt, lai tā kļūtu energoefektivitāte vai kaut kādām jaunām drošības prasībām tai ir jāatbilst. Tas ir vajadzīgas, funkcionālas pielāgošanas. Otra kategorija
nozīmīgas estētiskas vai ekonomiskas grozīšanas, jeb atšķirības. Un trešā, tieši destruktīvas vai demolējošas darbības, demolējot kaut kādu arhitektonisku elementu, kas tiešām ir pārkāpjošs. Es esmu daudz runājis, un es tagad gribu, lai jūs parunājat, jo es gribētu, lai jūs man pastāstītu par okupācijas muzeju Latvijā. Es gribu teikt tiem, kas nav no Latvijas, es pastāstīšu, par ko tad šeit ir strīds. Mums ir okupācijas muzejs Latvijā, kas tika celts 1971. gadā. Tāda monolīta celtne bez logiem, ko ir veidojis Gunārs Birkets. Sākotnēji tas bija padomju kara muzeja, bet pēc tam tika pārveidota tā par okupācijas muzeju, un tā izmaiņa būtu šis baltais elements, kas ir Latvijas gaišā nākotne, kā kontrastējoši šim melnajam klucim. Birkerta mantinieki teica, ka īstenībā tiek pārkāpta darba integritāte, beiggalā bija politiskā griba un baltā piebūve tika uzcelta, bet ja lieta būtu nonikusi tiesā, jo tā nenonāca, ko jūs teiktu un ko jūs lēmtu? Maybe I should have brought mine for ask questions. Yeah, thank you. I don't think there's a right or wrong answer. Es nedomāju, ka ir pareiza vai nepareiza atbilde. Es neesmu tiesnese. Es esmu no kultūras ministrijas, bet es domāju, ka šeit ir pārkāpums, jo tās ir būtiskas izmaiņas, būtiskas fasādes izmaiņas, tās ir pamanāmas. Un ja mantinieki ir teikuši, ka tas neatbilst viņu vēlmēm, tad jā, tas ir pārkāpums saskaņā ar tiesību aktiem, vai varbūt kāds nepiekrīt. Kurš piekrīt šim viedoklam? Kurš domā, ka šis pārkāpj integritātes tiesības? Un kas nepiekrīt šim viedoklim? Interesanti. Varbūt, ka varam to, starp citu, vai ir vērts varbūt aiziet uz šo muzeju. Labi, tad nākošais, kad atbraukšu uz Latviju, tad noteikti aiziešu. Tas arī viss, ko gribēju teikt par integritātes tiesībām. Es piekrītu, ka tas maina ēkas būtību, ēkas dvēseli, bet man drīzāk ir jautājums pašam sev, uz ko es vēl neesmu atbildējis. Arhitekts sākumā nedomāja, ka tas būs Latvijas okupācijas muzejs. Tas tā nebija paredzēts. Es nezinu, vai tas maina situāciju, ka viņš varbūt mainīja savas domas. Labi, tā arī varētu darīt. Bet, ja salīdzina abas ēkas, tas ir ļoti atšķirīgs vizuāli. Balts un melns. Un man liekas arī tas tā pārāk uzkrītoši, melnā pagātne, gaišā nākotne. Labi, paldies. Atvainojos, šeit ir jautājums. Man patika, ka jūs atbildējāt, jo kurš gan negrib iztēloties, ka var būt tiesnesis. Bet man ir jautājums. Jūs teicāt par atteikšanos no tiesībām, ja tas ir skaidri ierakstīts līgumā, tad tur viss kārtībā.
Jo praksē situācija Latvijā ir tāda, ka būvnieki automātiski vienmēr ieliek līgumā atteikšanos no tiesībām, un situācijas ir atšķirīgas. Reizēm arhitekti to saprot, reizēm nē. Neviens ir izlasījis līgumu, diemžēl. Bet vai jūs domājat, ka tas atbilst Latvijas regulējumam, ja ir paredzēta automātiska atteikšanās no visām personiskajām tiesībām līgumā? Es nedomāju, ka jūs varat atteikties no personiskajām tiesībām, jūs varat atteikties no ekonomiskajām tiesībām uz adaptāciju. Var iedomāties situācijas, ka jūs tā kā piemuļķoja un jūs parakstījāt šo līgumu ar viltu, bet, ja neviens nelasa līgumu, tad tā ir jau cita problēma. Bet problēma ir tā, ka tiek saglabātas integritātes tiesības. To jums neviens nevar atņemt saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. Tas atšķiras no ASV. Un tāpēc ir šis konflikts gan Francijā, gan Latvijā. Jā, lūdzu. Es neesmu tiesnesis no Latvijas, esmu no Polijas. Tā kā es šādu lietu nevarētu spriest, bet saskaņā ar Polijas tiesību aktiem šis būtu autora morālo tiesību pārkāpums, jo šeit ir jautājums par ēkas estētisko aspektu. Un tas nav tāpēc, ka tur būtu kādas sociālās problēmas. Ir pat grūti aizstāvēt šādu fasādes izmaiņas, nepārkāpjot likumu, tāpēc manā skatījumā līgums ir viena lieta, bet līgums attiec tikai uz materiālajām tiesībām, bet šīs pārējās tiesības pieder jums pat pēc nāves. Interesanti, ka visi, kas atbildēja par ēku, ņemot vērā arhitektu un viņu mantinieku intereses, bet, protams, jums ir jāraugās arī uz muzeja pārvaldnieku, muzeja darbinieku interesēm, viņiem vajadzīgs vairāk vietas, piemēram, un tad jums vismaz saskaņā ar civiltiesību režīmu jūs nevarat vienkārši pretnostatīt vienu konstitucionālo tiesību pret citu konstitucionālo tiesību, jo arī tiesības uz īpašuma tiesības ir balstītas konstitūcijā. Jā, bet kad mēs runājam par darba integrāciju, arhitektūras darbu kontekstā, tad ir daudzi piemēri, ko var mainīt. Piemēram, lifts vecās ēkās. Reizēm ir problēma ar piekļuvi cilvēkiem, ar piekļūšanu. Un pat manā pilsētā pašvaldības mājā ir izbūvēts ārējais lifts tādā stikla tornī. Bet tad šajā projektā tas būtu tikai estētiskais aspekts. Šī fasāde pasaka kaut ko pilnīgi citu, tai ir pilnīgi cits vēstījums nekā iepriekšējai. Lūdzu, vēl jautājumi? Neesmu tiesnese, nerisinu šādus jautājumus. Bet jūsu komentāri izraisīja jautājumu. Mums ir pieminekļi pat 500 gadu veci un vecāki, un mūsu uztvere ir mainījusies, mūsu vajadzības ir mainījušās, mūsu pilsētas ir mainījušās. Un, ja mums ir kaut kas tāds, ko pat 70. gados uzskatīja par labu ideju, ja tagad paskatāmies šīm ēkām, vai jums tiešām viņas patīk, es esmu redzējusi briesmīgas lietas. Es arī esmu no Polijas, varbūt tikai Polijā. Nē, arī Šveicē tādas pat ir.
Un es esmu pārliecināta, ka pašos pirmsākumos arhitektam bija iedvesmojošas idejas, tajā laikā tās akceptēja, bet tagad to vairāk nenovērtē tādā pat līmenī. Tad kāds ir risinājums? Vai jūs pārkāpjat tiesības, tad samaksājat sodu naudu un tad veicat izmaiņas? Es domāju, ka viens svarīgs elements, kas iztrūka jūsu analīzē, ir autortiesību likums. Nepasaka, ka tas pelna aizsardzību, tas nepelna aizsardzību. Tiklīdz kā darbam piemīt oriģinalitāte, šis darbs ir aizsargāts. Un šeit nav stāsts par arhitektūras, par mākslinieckās vērtības vērtēšanu. Ja tiek piešķirts autortiesības, tiek piešķirts integritātes tiesības, un nav būtiski, vai jums vai man šis darbs patīk vai nepatīk. Un šeit parādās arī pastāvība, jo uz papīra, protams, ir šī pastāvība, bet pēc 2 paudzēm būs ļoti grūti uz to atsaukties. Tāpat arī iespējams esat pamanījuši, ka lielākajā daļā šo lietu integritātes tiesības izmantotas kā arguments, lai nonāktu pie risinājuma. Arī tas ir interesants novērojums. Es esmu pārliecināts, ka ir pietiekami daudz lietu, kur ir noteikts, ka kaut ko ir pārkāpts integritātes tiesības, bet tās ir tās lietas, par kurām visi runā, arī lietas, kur cilvēku viedokļi dalās, piemēram, Luvras lieta, Le Deux Plateaux. Šeit ir grūti izvēlēties, kurai pusē pievienoties, kuram viedoklim pievienoties. Labi, liels paldies!